Labs rīts, laba diena, labs vakars manā Violvas istabiņā, manā Violvas mājā. Šodien ir tā diena, kad ūdens ir visneaktīvākais. Es un Andris brauksim šovakar uz avotu pēc ūdens, jo šodien ir visneaktīvākais ūdens, tā diena, kad starp Zemi un Sauli ir īpašas enerģijas, kad ūdens tāds izveidojas, kad ūdens molekuliņas ir tādas kā ļoti vājas, mazkustīgas, un ūdens ir mierīgs. Tas ir ļoti labs ūdens, kad vēlamies nomierināt sevi, savu nervu sistēmu. Tad es viņu, piemēram, lietoju, lai nomierinātu nervu sistēmu, uztraukumu, tā tālāk. Un tāpat arī ūdens ir neaktīvs, lai viņu varētu ierunāt, šādu te ūdeni, tā saucamo tukšo ūdeni, ierunātu uz konkrētu vēlēšanos, darbību, kādu, lai ūdens mums dod, kad mēs viņu iedzersim, kad es viņu iedzeršu. Šis ūdens ir tāds kā, nedzīves, tāds kā palielinās, apstājies. Kristīgajā pasaulē viņu ierunā ar lūkšanām uz kaut kādu noteiktu darbību, ko kam vajag. Mēs ar lūkšanām to nedarīsim, mēs to darīsim ar vārdojumiem, mīlestības vārdojumiem, ja, un tāpat arī ar rūnu zīmēm mēs aktivizēsim šo ūdenīti uz noteiktu darbību, kas ir vajadzīgs, lai dziedinātos, veseļotos. Jā, un tāpat tās arī tai ūdenītī var mazgāties, attīrīties, mazgāties. Tātad tas ūdenītis var stāvēt visu gadu. Viņš nevar stāvēt daudz gadus, bet visu gadu tas līdz nākamajai šādai īpašai dienai. Viņš var stāvēt, jo nekas nav mūžīgs. Agrāk mēs bez tā ūdens braucām, nezinādam, kāpēc īsti viņš ir vajadzīgs. Es domāju, ka daudziem tā ceļš uz atmošanos ir sācies un visādīgi gāja, bet dziļi zemziņā iekšā tas ir bijis, un es zināju, kas ir jādara. Zināju, ka tas ir īpašais ūdens, un tad, kad es viņu pirmo reizi no avota paņēmu, es atceros, ka es tiešām reāli redzēju rūnu isa, un tā ir ledus rūna, tas ir ūdens sasalis, un es domāju, kāds tam sakars ar sasalušu ūdeni. Un tad es saprotu, ka ūdens ir gan šķidrā veidā, gan sasals, gan tvaikos, arī gaisā ir ūdens, un svarīgi šajā dienā arī elpot gaisu pilnām krūtīm. Viņš ir svarīgs dziedināšanās, un elpojot arī domāt, lai mēs esam stipri, veselīgi, lai mums arī aiziet šīs enerģijas līdz smadzenēm un saprotam, kā mums vajag dzīvot. Kā pašiem, kā man, piemēram, konkrēti par sevi runājot, kā man pašai vajag, nevis tā, ka, lai man ir kaut kas īpaši vesels, bet man ir prāts, kas saprot, kā man vajag dzīvot, lai es nesabojātu savu veselību. Es nestāstīšu, kā reliģiozā pasaulē ūdeni sagatavo reliģiozie cilvēki, mācītāji, baznīcās un tā tālāk. To informāciju meklējiet paši, es ar to nenodarbošos. Tā gadījās, kad mēs vienreiz braucām 1 gadu pēc ūdens, un tur arī atbrauca liela mašīna pilna ar plasmasa tādām muciņām, bačakiņiem, un pēc ūdens, un izkāpa cilvēku un vāc to ūdeni, un es klausos un domāju, kaut kas tas ir dzirdēts, kaut kas taka, un tas bija saistībā ar baznīcu, un šie cilvēki vācām priekš draudzes un draudzes locekļiem ūdeni,
Bet viena smieklīga nianses tāda, kad viņi to ūdeni vāc, viņi diezgan agresīvi to ūdeni vāc, tā vēl tur diezgan viens uz otru pabubinot, tad iedomājieties, kāds tas ūdens ir. Un pats interesantākais, kā es neredzēju, kā viņi būtu pateikušies ūdens gariem, avota garam, būtu kādu ziedojumu, pienu, avotam ielējuši nekas. Kādreiz, kad es no tā nekā nesapratu, likās, ka tas ir tik svēti un viņi tik brīnumaini un tur svecītes, liesmiņas un zvaniņi un tad es redzu, tas ir tā. Ak, tā tas notiek. Bet pie tā ūdens taču ir iet jebkurš. Nav obligāti jāiet uz templi, baznīcu kādu. Ejiet pie avota, ejiet tajā dienā. Pagriežaties ar skatu pret visumu, pret zvaigznēm naktī. Tas viss kosmiskais spēks, tas ir fantastisks. Tas ir tik dziedinoši pasakīties tam par to dāvanu, kas tiek tajā dienā dāvāta, tā dziedināties visiem. Jā, arī no krāna var ūdenīti, protams, vākt, bet tas būs ar chloru, ar ķīmijām. Protams, ka var arī iet tādā dienā pat baseinā, vannā peldēties. Tas viss arī darbosies ar domu spēku, ko jūs domāsiet, tāds arī būs ūdenīts. Jā. Nu, mums tāds pasākumiņš būs. Tā kā esmu gatava jau braukšanai, bet mazlietiņ es vēl vēlējos paturpināt pagājušā raidījumiņa tādu kā turpinājumu, kas ir man aiz muguras te plauktiņā. Ar saviem altāru gariņiem es esmu sarunājusi. Viņi iznāks uz sarunu, kafijas viņiem sataisīja ar pieniņu. Labi, es paņemšu uzreiz tas, kas man te ir priekšā, viens orākuls, jauns, pats pēdējais, kurš pie manis ir, gribās teikt, atnācis. Tas ir mēdījuma empāta orākuls, kurš ir tieši sarunai ar mirušajiem cilvēku gariem. Es ar viņu sapratos uzreiz. Ilustrācijas ir it kā ļoti vienkāršas, bet ne jau viss tas ir tas sāls, kā teikt, tajās zīmējumos, ja kā viņi ir uzzīmēti, bet tas, kā orākulu gars ar mani runā. Drūms orākuls, bet ļoti silts un mīļš, ar mīļu enerģiju tādu, mīlestības pilnu. Ir arī tādas reizes bijis kad man jāzina, kāpēc gars ir atnācis kādās mājās vai kādā vietā un mēģina kaut ko pateikt, un cilvēki nesaprot. Un grib izzīt viņu ar visādām tur dīvainām lietām, tur vēl baznīcas vecītēm un vēl kaut ko, bet īstenībā to tā nedrīkst darīt, tāpēc, ka tas ir kāds atnācis tuvinieks, lai pabrīdinātu, pasargātu vai tieši otrādi mēģinātu palīdzēt, sakārtot vai arī palīdzēt kaut ko atrisināt tā, lai nenotiktu kaut kas slikts un ļauns. Tieši kāds izskatās orākuls. Mazlietiņas tādu ieskatu parādīšu. Es pat jūtu, kādas enerģijas jau nāk no orākula ārā. Es tā palielinātāk sāku jau runāt. Arī tas ūdens mierīgā laiks arī ir jau sācies uz mani izjust, jo mēs arī sastāvam no ūdens, cilvēku asinsrit, un es palieku tādu lēnāk, mierīgāk, un tāds jūtu, kā varētu pat tā lēni runāt un apstāties un tā mierīgi skatīties vienā punktā. Un arī orākuls nes tādas smagnējas drūmas enerģijas, kā, te nav nekā tāda, lai tā ļoti
lustīgi kaut ko stāstītu, traulinātu. Nu tā, apmēram. Jūs redzat. Nu jā. Pirms es paņēmu vispār šo orākulu, man uzreiz jau šī kārts uzrunāja un jau aktivizējās mana hipofīze, mans trešā acis un jau runāja. Es tā domāju, nu tagad ne, un tagad gribēju likt tagad nost orākulu un domāju, varbūt, ka man priekš jums ar kaut ko ir ko parādīt tādu. Un te ir šī kārts atkal ar šo mājiņu. Šeit ir mājas, un atcerieties, ka jūs tuvie mīļie pie jums var atnākt, kad vien vēlas, bet īpaši tas ir naktī, kad jūs guļat, viņi atnāks noteikti jūs apciemot, un tad viņiem tās enerģijas ir vairāk nekā dienā. Dienā tikai tad, kad ir pavisam nepieciešams, jums palīdzēt var ierasties tā īsi izsekoties, ja? Bet pa naktī iespējas ir lielākas, tās ir miršo pasaules laiks. Tā, tad man altārītī arī ir divas taro kavas. Nu, ir tāds stāsts īss, mēģināšu īsti pastāstīt par taro. Ar taro es no paša sākuma, kad sāku iegādāties pirmās kāršu kavas, es kaut kā tā man neuzrunāju un nesadraudzējos. Protams, es nevarēju saprast, kāpēc tā un tā. Tad es sapratu, ka man tas īsti tā kā nav vajadzīgs un tā. Un, īsāk sakot, tagad es sapratu, kāpēc. Jo kā jau es esmu stāstījusi, ka es varu, jau ar grāmatu nolasīt vēstījumu, pareģojumu, es varu aktivizēt savu prātu hipofīzi, ja tā kā es varu nolasīt to informatīvo lauku, kur es redzu. Bet kas ir ar taro? Taro ir, es taro uzskatu par zemāku vibrāciju kavu, kāršu, zemāku vibrāciju enerģētisko lauku. Viņš ir tuvāks cilvēkiem tieši kristīgajai pasaulē, reliģiskai pasaulē. Tur ir daudz reliģiskie simboli, un tāpēc es sapratu, kāpēc man sākumā nebija tāda saskaņa, jo man tie traucē tie reliģiskie simboli. Man vajag tā, lai ir no avota informācija, un tad jā, bet tagad es sapratu, ka man viņi ir arī ļoti nepieciešami, jo viss ir balansā, balansējas, pat ne balansēja grūti būt tā, lai ir absolūti ideāls nekas uz pasaules nevar būt tāda, gribās teikt, programma vispār nav paredzēta. Un to es pārliecinājusies arī pēc savas pieredzes, tāpēc nevajag censties neko ideāli, tas pat ja arī sanāks, nekas tur nesanāks, jā, tā nav kā tas ir ideāli, vienkārši mēs taro kārtas, kas man ir, viņas ļoti labi parāda cilvēku, tās neizgaismotās tumšās pusītes, ja, un dzīves un temperamentu rakstu un tā tālāk personības. Un tieši tas, kas ir te cilvēku pasaulē, jā, sadzīves, kā man Andris pateica priekšā, sadzīves visādas būšanas un nebūšanas var redzēt. Un tas tiešām ir tāds kā, netīrā veļiņa, ja? Paskatīties netīrā veļiņā, bet, ir, kad tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka tas mums ir katram, arī man. Taro kārtas man ir no fantastiskas ekstrasenses, no ekstrasenses cīņām. Mēs viņu zinām, tās ir taro raidos kava. Jā, parādīšu, ļoti skaista. Ļoti spēcīga ekstrasense. Tas ir viņas taro orākuls. Ļoti skaisti, jā. To es vienmēr esmu vēlējusies iegādāties tieši no Raidos kundzes. Jā, Viktorija Raidos. Un
Nu, man beidzot ir. Tā, apmēram parādīšu, kā tas izskatās, kādas tās ir, ja? Kādas viņas izskatās. Tā. Nu, lūk tā. Runājot par tām tumšajām pusītēm, mūsu cilvēku pusītēm, tad arī paņemšu vienu kārti. Skatīsimies, ko Taro pateiks. Starp citu, kamēr es maisu, kārtis ir pateikt, ka man ir, jā, es teicu jau, ka man ir vēl viena Taro kava, un tas ir pavisam tāds pilnīgi pretstats šim. Tūlīt esmu paņēmuši. Laikam ieliku. Jā, esam parādījuši. Tā, kamēr es maisu. Tā. Un. Nu jā. Un tā tumšā pusīte arī uz Taro tagad arī ir. Un tas, starp citu, ir lielais arkāns. Taro kāršu kavu man iedeva 6. arkānu. Šis gan ir apgrieztais, tumšā pusīte. Kārts saucās Iemīlējušies. Un tieši tumšo pusīti arī, gribās teikt, izgaismo, parāda. Un nozīme ir acīm redzama, ko jums kārts grib pateikt, kā ļoti labi, ja ir šāda Taro kārtas kava, kur mēs varam ieskatīties un paskatīties, kāpēc attiecības ir sliktas, kāpēc starp partneriem nav tā kā vajag, kas ir par problēmu, kāpēc nevaram atrast sevi, kāpēc ir tas, ka mūsu attiecības ir viegliprātīgas. Tāda īsta sadzīviska attiecību kārts. Negatīvajā nozīmē tagad viņi ir. Tā kā mans radošums ir izsmēlies uz doto momentu. Esmu palēlinājusies tā kā ūdens tagad palēlinās. Paēdīsim vakariņas un dosimies uz mašīnu, lai brauktu pēc ūdens uz avotu. Un tad es noteikti izlikšu rūnas, ko gan mēs tur redzēsim, kāds tas ūdens un kāda informācija nes. Tas ir interesanti arī man. Lai jums jauks vakars, vai rīts, vai diena. Vai otrādi, lai jums jauks rīts, diena vai vakars. Vai arī ar labu nakti. Kāds ir ūdenim iedarbības spēks? Skaists rūnas. Pehu, Ingu, Manas, Lagus, Savelo. Tātad, lai cilvēks varētu izveseļoties, pateicoties ūdenim un gūt saules enerģiju. Skaists rūnas. Vai ne?